Nu jā, nevienmēr strādā tā sistēma. Kādam droši vien ir ātrāk, vieglāk izmest ārā to visu un nekrāmēties ar tām pūdēlēm. Bet labi. Es domāju, ka Egļupas apkaime kļūma bišķi tīrāki šodien. Paēda un aizies uz mežu. Kurš tas ir gads? 91. Seņotāja instinkts pamodās. Tas droši vien ir. Tā kā seņotāji nav tie, kuriem vienkārši dzīvot nevar. Varbūt lielāka daļā bez sēnēm, bet vienkārši tās lasīšanas process ir ļoti aizraujošs. Es domāju tā, ļoti daudziem kā makšķirnieki. Sadaloties lēnām, bet masa te nenormāla un vienkārši rezultāti mēs tā piesatināsim savu organismu ar visu to, ko mēs metam ārā. Vienkārši nesaprotot, ka tas viss darbojas. Un ko es vēl gribu pateikt? Varbūt kāds pasaka, braucot garām, es nemēsloju un es nevākšu. Es jums ko gribu pateikt? Es domāju, ka pusi no tā, labi, ne pusi, bet daudzi no tā, kas mēslojas šeit un kas te no 90. gadiem ir atglabāts, da viņi dzīvi nav jau. Faktiski mēs jau neesam tie, kuri aiz tiem citiem savācām, bet jāsavāc arī no tiem, kuriem jau nav starp mums. Viņi savu sliktu darbu izdarījuši, varbūt neaizdomājoties, ka tā nedrīkst darīt, un viss, un pametuši šo pasauli. Un tā pasaule paliek mums, pasaule paliek mūsu bērniem. Un ko tad mēs gaidīsim, kad tie, kas kadreiz to ir izdarījuši, atgriežīsies? Vai vienkārši viņi ir tāda vecuma, ka viņi var pastaigāt arī nevar? Labi, par to intelektuālu pusi es jau paklusēšu. Tā kā nav tas nekāds aizvainojošs. Jāiet un jātier mūsu apkaimi. Cits jau neviens to nedarīs. Tas mazs avotiņš, kurš virzās ar savu ūdeņiem uz Egļupi un Egļupu uz Gauju. Apskatīt savu ciematu pusi, visu apkārt. Paskatījos, kas ar tiem atkritumiem sokas. Ko es teikšu? Upe ir vāja vieta, ļoti daudz, kas atnes no augšas. Tas ir putuplasts, pūdeles, to visu atnes. Jā, ļoti daudz paslēpto no 90. gadu iekšā maisos meža ierakti atkritumi. Par tiem es paziņoju, nezinu, kā tur vides dienas tiks ar to galā, bet es paziņoju, jo pats es tur neizvilkšu. Principā tā, un es tagad vairāk tā pa mežu iešu gar Silciem atzaru ceļu un varbūt uz to Silciem ceļu. Paskatīšos, kas tur ir. Vajadzīgi noderīgi kaut ko savākt, lai kurš tāds gramiņš, kilogramiņš, kas būs savākts, no manas puses, tur jau tonnas būs savākts šodien. Tas arī bišķi mazinās. Redzēsim, kur tas viss ies, vai dedzinās, vai apglabās, bet vismaz tas nebūs mētējums pa visu pasauli, padarot, kļūstot par mikroplastiku, kas vēl ļaunāk un ļaunāk, kas pēc tam rezultātā palikšot mūsu plaušos, mūsu nieres, mūsu, nezinu, kuros organos, bet labāk to visu savākt, jo daba to atgriezīs atpakaļ noteikti, jā. Es teikšu tā, ka ar pudelēm ir labāk, sliktā ziņā, nekā ar sēnēm pagājušo gadu. Ne, piedošana, sēnes pagājušo gadu bija nenormāli daudz. Aizpagājušie gadu. Jā, tik līdz pamaini maršrutu, tik līdz aizēju bišku citā virzienā, jau tur sākās, jā.
Nav, protams, katastrofāli, bet, uz kādiem 10 kvadrātmetriem pa vienai pūdēlai vai vēl kaut kas tāds. Tas ir no seniem laikiem palikušas, bet, paši saprotat, viss tas nesadalās, viss tas paliek. Un katra kripatiņa no tā visa, ko savāksim, otrādāk nesavāksim, viņš paliks. Tas godīgi, es pat nezinu, kāda ir iespēja vienam noslēdīt, izdarīt visu mūžu. Tur tā attieksme, kurā valda, tas ir briesmīgi. Vienkārši uzskatot, ka mēs visu atcieši. Apēdīs. Tā nav. Iepakojam. Iepērta iekšā. Maisā. Ir daudz. Smuki mežos viss ir apglabāts maisiņos, lai neviens neredzētu. Un nests. Es pat baidos aizdomāties, cik te jau sāknes jau pa virsu aug. Te ir vienkārši cilvēku tāda, nezinu, kas arī galva bija. Jā. Jā. Stīkli gabali. Mests un nests mežā. Tā Egļupas apkaime paēda un aiznesa uz mežu. Kurš tas ir gads?
91. Jā. Kas notika tajos laikos 91. gadā. Nekas nav sadalīts. Tur apakšā es pat nezinu, kas tur iekšā. Jā, tādai bija cilvēku filozofija. Es nezinu. Kaut kāda veida būs jāapzemē šito. Jāizsauc tie jau vairākus pečukus. Es te nevaru tur visu izdabūt ārā. Viens pats. Nu, tāds hrons. Tie samērā ir tieši. Nezinu, vienkārši varbūt uz pavasara ūdeņu vienkārši visu aiznesam uz Gāvijas pusi. Apiešu te apkārt piematām un iešu par otru. Bišku pacēlos augšā, kā tā upīti, un tepat ierakums, jā, kuršiem. Jā, kā ar ierakumos cilvēki neko gudrāk neizdomāja, kā atkal nest atkritumus. Nu, te ir tādi atkritumi. Es jau tas nesēni. Šitais vispār liecina, ka tas bija kaut kādus gadus 10 pēdējo nesēnu laiku, tad teikt, atnests un izmests. Nu, tā tas ir. Arī būs jāpaziņo, nezinu, kā tur Latvijas meži to darīs, bet es to viens pats neaizvilkšu. Un tā tas ir, tur var redzēt droši vien arī maisos visu kaut kā. Bišku arī gribās paslavēt to mūsu sistēmu, to taromātu sistēmu. Jo es nedomāju, ka šī tā bundziņa būtu mežā, ja tam būtu vērtība kaut kāda, tie 10 centšiki, par kuriem varētu viņu nodot. Nu, tā kā tā. Nu, šodien mežs kļuva bišku tīrāks, jā, bet nevar, protams, būt pārliecinātam par to, ka tas neatkartosies. Nu, vismaz šitas bundziņas būs mazāks. Tāds apskats, ko puiši jau savākuši apkārt. Tie ir tā beidīga vietā. Uzreiz mēs šosei iebraucot pa kreisi. Tie visi uzskata, ka ir absolūti normāli novietot mašīnīti un mežā kaut ko iemest un atstāt. Un tā kultūra šeit ir vienkārši apbrīnojama. Un štrunts, ja tas būtu apkārt, tas brīžiem ļoti tādus 11 metrus iekšā meža aizlidojis, viņu aizmēs. Un tā ir tā problēma, ar kuru jācīnās.